Nav ļoti varbūt estētiski, bet var redzēt, ka te komposta kaudze strādā un te kaut kādi kukainīši lien. Te kaudze no vienas puses ir nokrauta siltumizolācijai ar maisiem ar zariem. Un tas, kas te tagad kūp, kur iekšā iebāžot roku, nu, tur būs varbūt stipri silts un visi gan jau ka 45 grādi vai vairāk, visi 60. Nu, te ir lietas virtuves atkritumi, viņi arī tiks tūlītās apsekti, un no viena gala tā kaudze, viņa tiek rakta nost un pārakta, jo šeit ir augsts, te mēs varam parakties, un, nu, kamēr sarakties, kamēr vispār jūt siltu, jā, nu, tur jau ir silts. Te jau ir siltums vismaz 36 grādi, un tas ir pāris centimetru, tas ir tikai pāris centimetru no virsmas. Nu, kaudze atkal tiks pārakta. Nu, te ir praktiskā permakultūra. Nu, mazos mērogos, kur nekas tā netiek plānots, bet vispār tiek darīts. Nu, šitien te no tā kaudze apkārt, nu, viņa kaut kā ir iežogota, lai, nu, skats būtu, nu, lai aizsektu to mēslu kaudzi. Nu, šeit pirms 40 gadiem bija apzāģēta liepa, un viens zariņš tāds, nu, labi resns uz 50 centimetriem norakam, bija jānoņem arī otrs. Strādāšana 3 vīriem bija 2 dienas. Un, nu jā, nu, tas siltumnīca ir ierakta kaut kur zemē iekšā, nu, viņš ir silts, pie siltumnīcas ir basēns, tur ir ūdens, kaut kas aug, bet es te tagad, nu jā, vīnoga, nu, viņa gan jau varētu būt kādu 50 gadu veci, un 50 litru vīnogas sulas bija šogad. Un te tāda interesanta lieta, kur lejā šeit ir pieskrūvēts, bet šeit, nu, tas koks bija cieši klāt, un tagad viņš ir saslapis un izplēties un atkāpies. Bija pielikts, būs te jāpieskrūvē klāt. Nu jā, nu, ābele arī gan jau, ka tos 50 gadus veca, bet apzāģēta, un tāpēc patiesībā uz ābeles ir sākuši augt, nu, jauna ābelīte. Tā, te jau es te 3 minūtes, tas ir baigi gari jau.